medijos plaši izskanēja ziņa par jūsu saņemto Latvijas pareizticīgo baznīcas apbalvojumu. Par ordeniko jums pasniedz metropolīts Aleksandrs. Jautājums arī tur diskusijā, vai tas ir pašvaldības vai jūsu personīgais nopelns. Es neprasīju par kāpēc iedod. Viņi nolēma, nezinu. Priekš manis tas bija pārsteigums. Tur nav rakstīts par ko. Un es pakautrējos uzbāzties metropolītam un turpināt viņu za što. Iedeva, paldies. Tā kā vajag to jautāt metropolītam, ne man. Es esmu saņēmis, paldies, es centies esmu visu mūžu, lai vienotu nāciju kopēju problēmu risināšanā, lai mēs dzīvotu neatkarīgā, demokrātiskā valstī visi, lai būtu visi pilntiesīgi tās locekļi, lai visi mīlētu šo valsti, šajā gadījumā konkrēti Ventspili, ja, kā valsts sastāvdaļa. Esmu finansiāli kaut ko atbalstījis, ja, bet tās nav tās summas, man liekas, ka tur. Bet es esmu luterāņus daudz vairāk atbalstījis, ja, un vēl kāds arī, es vairs neatceru vēl kādu. Tā kā man nav komentāri, ja? Es tikai pateikt lielu paldies. Jo mazāk cilvēki jutīs pie kādas tautības vai reliģijas viņi pieder, jo labāk. Jo labāk. Tāda man tā dzīves pozīcija, varbūt arī tas tiek novērtēts, bet es nezinu. Tā kā jautājumu metropolītam.